Šajā video runāšu par manipulācijas taktiku, kas ir tik dramatiska, ka liek tev domāt par pasaules galu. To sauc par slideno nogāzi. Tā ir meistara klase iebiedēšanā, baiļu un panikas sēšanā. Un nekas neatstāja kritisko domāšanu labāk par spēcīgām emocijām. Kas ir slidenā nogāze? Tie ir apgalvojumi, ka salīdzinoši neliels notikums novadīs par vien negatīvāku un negatīvāku seku ķēdes. Piemēram, ap 15. gadu Eiropas kāra bēgļu krīze. Latvijā izskanēja apgalvojumi, ka uzņemot 500 bēgļu, viņiem līdz sekos ģimenes, draugi, radi, pēc pāris gadiem iebraucēju skaits būs 10 000. Ar laiku Latvijā nevarēs runāt latviski, nevarēs svinēt dziesmu svētkus. Realitātē uzņēmām 500 bēgļus, bet nekas no tām panikas pilnajām prognozēm nepiepildījās. Ar slideno nogāzi jebkuru notikumu var pārvērst par briesmīgas katastrofas vēstnesi. Un, lai atpazītu šo manipulācijas paņēmienu, pievērš uzmanību šiem sarkanajiem iebiedēšanas karogiem. Ekstremālām sekām, kas nekādā veidā nav saistīts ar jautājumu, par ko tiek runāts. Trūkst pierādījumu un pamatojumu, ka sekas tiešām iestāsies. Un emocijas. Tas viss ir iecerts spēcīgu emociju mērcē. Būs katastrofa. Un emocijas atslēdz kritisko domāšanu, padarot šo manipulācijas metodi īpaši bīstamu. Arī Kremlis bieži izmanto slideno nogāzi, lai iebiedētu un atturētu citus no darbībām, kuras Kremlim nav patīkams. Militāra palīdzība Ukrainai novadīs pie eskalācijas arvien plašāka konflikta ar Rietumiem un Krieviju, kas beigsies ar Trešo pasaules karu, kodola apokalipsi. Šādi izteikumi rada cilvēkos bailes no kara. Un šīs bailes liek daļai cilvēku būt kritiskie pret jebkādu atbalstu Ukrainai. Bet Ukraina, izmantojot rietumu ieročus, ir pat iebrukusi Krievijas teritorijā Kurskā. Nekāda milzīga eskalācija no Kremļa puses nesekoja. Tie nav īsti draudi, tas ir manipulācijas paņēmiens, kā Kremlis iebiedē cilvēkus. Svarīgi atcerēties, ka slidenā nogāze ir sarkanais karogs, kas nozīmē, ka jāpieslēdz kritiskā domāšana. Ja aiz apgalvojumiem nav spēcīgs pamatojums un pierādījumi, ar tevi mēģina manipulēt.